Čau visiem dejotājiem! Šodien nodarbība kā parasti trešdienās notiks, bet es viņu nevadīšu, jo, kā zināms, es piedalos tur protestos Krasta ielā pie Prezidenta pils 8 un 7:30 mēs tiekamies Kronvalda parkā. Bet tie, kas grib padejot un ir tālu no protestiem un viss šajā dzīvē apmierina, ejiet uz studiju dejot, jo nodarbību vadīs Kalvis. Nodarbība trešdienās, kā parasti tā 9 sākās, trešdienās, manuprāt, bija 9 sākās, viss kā parasti, ja, bet studijā miet 3-6, tāpēc, ka ārā sola lietu. Un pēc tam arī praktiskā padejošana turpat studijā būs, ja, tā kā tā, un, jā, varbūt tās to arī tad izplatiet šo informāciju dejotājiem, ja, un arī tie, kas nezin par šo grupu, ka mums ir šī te, dejotāju grupa, tad sakiet man tur Annai, Viktorijai, Zvejniecei vai Madlēnai vai Kristīnai Eglītei. Mēs, administratori, varam pievienot šeit cilvēkus. Tiem noteikti jābūt, tie nevar būt cilvēki no malas, tiem noteikti jābūt cilvēkiem, kas ir vai nāk regulāri uz ballītēm, vai nāk regulāri uz nodarbībām, jā. Jo, tur ievērot visus tos absurdos noteikumus diezgan nereāli ir, tāpēc mums ir svarīgi tā kā turēties kopā, pastāvēt vienam pa otru, skatīties arī, protams, šeit neaicinām cilvēkus, kas ir baigie panikas cēlāji un nezinu, savukārt cilvēks par antivakseriem un tā tālāk. Jo šobrīd tie noteikumi ir ļoti negodīgi pret lielu sabiedrības daļu un tieši pret sportistiem, dejotājiem un bērniem vēršas, ja. Tad pašā laikā mēs zinām, ka riska kategorija jau ir pensionāri, ne jau sportisti, dejotāji, bērni, skolas un tā tālāk.